dažādos veidos, šodien izrādīja savas topošās flotes mugurkaulu. Kanādas ražotāja Bombardier jaunās C sērijas lidmašīnas. Mēs nākamgad varētu kļūt par pirmo valstu pasaulē, kurā izmanto šī konkrētā modeļa lidaparātus. Taču Air Baltica prezidents Mārtiņš Gauss joprojām nav atteicies arī no idejas kļūt par Krievijas aviācijas celmlauzi Eiropas tirgū. Ja politiķi piešķirs naudu darījumam, ar šādām lidmašīnām visa Latvija lidos turpmākos 12 gadus. Ražotāji tās slavē kā īpaši ekonomiskas un pasažieriem ļoti ērtas. Tomēr tās ir tik jaunas, ka neviena līdzsabiedrība visā pasaulē tās praksē vēl nav iemēģinājusi. Bombardier jaunās C sērijas lidmašīnas esot pirmais lidaparāts savā vidējā izmēra klasē, kas izstrādāts pilnīgi no nulles pēdējos 30 gados. Tas patērējot par 20% mazāk degvielas un esot par 15% ekonomiskāks nekā citi līdzīgi lidaparāti. Arī pasažieru sēdekļi esot platāki par avio jomas standartu un vietas rokas bagāžai esot vairāk. Savukārt cilvēkus, kuri dzīvo tuvu lidostai, varētu iepriecināt ziņa, ka C sērijas lidmašīnas esot 4 reizes klusākas nekā līdz šim izmantotie lidaparāti. Šīs lidmašīnas ir Air Baltica un visas Latvijas aviācijas nākotne. Tās turpmākos 12 gadus būs mūsu flotes darba zirgi, tie labākie šādi izmēra lidaparāti, kas šobrīd pieejami tirgū. Tomēr šovasar Parīzes aviošovā C sērija piedzīvoja pamatīgu izgāšanos. Bombardier nespēja noslēgt nevienu jaunu līgumu par šo lidmašīnu piegādi aviokompānijām. Tikmēr konkurenti Boeing un Airbus no Parīzes aizbrauc ar līgumiem vairāk nekā $100 miljardu vērtībā. Kopš tā laika C sērijas liktenis gan esot mainījies, un 13 aviokompānijas jau izteikušas interesi par vairāk nekā 600 lidmašīnu iegādi. Vismaz tā apgalvo uzņēmums. Pēc Parīzes publiskojām jaunākos C sērijas eksploatācijas rezultātus, un kopš tā laika ir notikusi strauja līdzsabiedrību attieksmes maiņa. Šajā lidmašīnu tirgus segmentā ir vietas 7000 jaunu lidmašīnu tuvākajos 20 gados, un mēs ceram uz pusi no tā. Pirmā no 13 pasūtītajām C sērijas lidmašīnām Air Baltica tiks piegādāta nākamā gada septembrī. Protams, tikai tad, ja līdzsabiedrība varēs par to samaksāt. Tam aviokompānijai nepieciešams valsts aizdevums un investora nauda. Vācu investors Ralfs Dīters Montāks Girmes it kā esot izvirzījis nosacījumu, ka apmaiņā pret 52 miljonu eiro ieguldīšanu Air Baltica aviokompānijai jāpērk 5 Sukhoi Superjet lidmašīnas. Pret to asi iebilst politiķi un daļa sabiedrības. Air Baltica savukārt noliedz, ka šāds nosacījums no vācu investoru būtu nācis. Reģionālo jeb mazo lidaparātu iepirkums, kurā uz uzvaru pretendē arī Sukhoi, nesot saistīts ar investoru meklējumiem. Aviokompānijas izpilddirektors gan atzīst, ka šajā iepirkumā līdzsabiedrība tik tiešām sliecas par labu Sukhoi. Tomēr viņš dod arī mājienus, ka Air Baltica savas domas vēl var mainīt. Mēs esam izanalizējuši arī Superjet piedāvājumu, un tas izskatās labs, bet mums vakar un šodien bija ļoti interesants sarunas ar Bombardier. Turpināsim diskusijas, bet šobrīd pats svarīgākais ir sagaidīt Saeimas lēmumu par finansējumu piešķiršanu. Par Air Baltica finansēšanu Saeima lems nākamnedēļ pēc valsts budžeta pieņemšanas. Aigars Lazdiņš, Juris Bindars, TV3 ziņas. Bet nu, kā publiskoti Eiropas